Lielsūks Grīvā visos laikos ir bijusi iekārojama. 7 gadsimtos tā pārdzīvojas daudzas varas, karus un sērgas, uzplaukumu un pagrimumu. – 1994. gada maijā pilsētas balsstiesīgie iedzīvotāji ievēl jauno domu. Vēlēšanu dienā pilsētas stadionā notiek arī starptautiskās sacensības Ventspils šķērpi 94. Te startē olimpiskais čempions Dainis Kūla un viņa audzēkņi. Vēl mačos šogad piedalās Dienvidāfrikas Republikas šķērpraiži un viens mūsu valsts ministrs. Pirmajā jaunās domas sēdē jāievēl priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Par atturoties nav, pretī nav. No 11 ievēlētiem domes deputātiem par domes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Lembergs. Tātad 9 visi ir, un vēl brīžos tas ir ļoti atcerīgs lasāmi materiāls. Ieraksts par jums ir apaļu simtais. Pajautājam Ventspils pilsētas birģermeistaram Aivaram Lembergam, ko viņam nozīmē šī pilsēta? Jā, redzat, es atceros savā laikā pēc nādomām ļoti pareizi kritizēju vienu Padomju Savienības dziesmu, es negribu teikt Krievu, bet Padomju Savienības dziesmu. Moj adres не дом и не улица, moj adres Sovietski Sajūs. Latvijā šodien tiek diezgan plaši kultivēt doma, ka mana adrese ir ne māja un ne iela, mana adrese ir Latvija. Es kultivēju citu politiku. Mēs cenšamies to arī iekopt, teiksim tā, un visādā veidā stimulēt ventspilniekos, ka katram ventspilniekam adrese ir precīza, un dzīvesvieta ir precīza, un dzimtenes jēdziens ļoti skaidri izteikts. Viņa dzimtene, kamēr viņš atrodas Latvijas Republikas teritorijā, ir Ventspils. Lūk, arī mana Ventspils, tā ir mana dzimtene. Šobrīd, kā es neesmu Ventspilī dzīves, un lūk, par dzimteni jātiec ar attiecīgu mīlestību, ar attiecīgu cieņu, ar attiecīgām rūpēm. Rūpes par dzimto pilsētu ir ļoti konkrētas. Ik vasar notiek liela laušana, rakšana, pārbūvē siltumtrasi, ielām atjauno segumu. Zviedru caurvils kalpos vismaz 50 gadus. Ziemā neaudzēs zāļus, trases un taupīs kurināmu. Ugāles pievārtē pilsētai pieder asfaltbetona rūpnīca, bet prasības aug.
Jautājums ir par prasībām. Viena lieta, ja mēs pirms 5 gadiem nosvaltējām vienkārši vienu ielu, mēs bijām ārkārtīgi gandarīti. Šodien mēs par nosvaltētu ielu, tā, nekas tas nav. Pareizi? Jā, tas ir cita pauda. Varbūt paies laiks, mēs teiksim, ka tas nekas nav, ka vajadzēja tomēr no Zviedrijas pirkt kautos bruģakmeņus, kāds Rīgā sagādājuši, bet mums viņi diemžēl nav sagādājuši. Mūsu ielas bruģētas ir mūsu pašu apkārtējo zemnieku un puszemnieku un pusgaudieku atmiņiem, kurus atvedam uz Ventspili, lai taisītu bruģi, mums citas kvalitātes bruģis. Tā, bet es domāju, ka līdz 2000 gadam mums vēl būs jāsamierinājas. Zemnieku bruģis tiks saglabāts dažās vecpilsētas ielās. Jaunu vakar Eiropas standartiem atbilstošu bruģakmeni jau vairākas gadus ražo pašu uzņēmums Ventbetons. Šis bruģis ir izturīgs, ekoloģiski tīrs, priecē skatu un nākošais mainot apakšzemes komunikācijas, neko vairs nevajadzēs laust. Gadu sākumā amerikāņu miljonārs Armands Hammers pēc savstarpēja līguma ar PSRS finansēja Ventspils ostas rūpnīcas celtniecību. Šī vissavienības trieciena celtne atvilināja ļaudis no visām un plašās dzimtenes malām. Daudz šeit apmetās uz pastāvīgu dzīvi jaunajos daudzstāvu namos, inženieru, celtnieku ielās, bet ienākumu no ķīmisko kravu eksporta aizplūda uz Maskavu. Visi ieņēmumi Ventspils ostā pieder mūsu valstī, un liela teikšana ir arī pilsētai, gan par kārtību, gan drošību un tīrību, gan arī par godīgu ienākumu sadalu. Sāls klātbūtne vecpilsētā varēja notikt bez īpašiem mēraparātiem, bet kopš novērst šī produkta putekļošanās, panīkušiem kociņiem upes kreisajā krastā parādījušies jauni dzinumi. Tirdzniecības osta. Vēl aizvien galvenās kravas nāk no austrumiem. Par rietumu un austrumu partneru komfortu modernizēta viesnīca Vilnis. Tā pagaidām ir vienīgā 3 zvaigžņu viesnīca ārpus Rīgas. Lielākā daļa Krievijas naftas tranzīta Baltijas valstīs iet caur Ventspils ostu, lai varam dzīvot bez rūpēm. Patīk tas vai nepatīk, Ventspils šodien ir neapšaubāms Latvijas ekonomikas atzimšanas līderis. Es domāju, ka Ventspils ir tik nopietna bāze šodien, un vēl vajadzētu kā 2 gadus apmēram tā kārtīgi palikt, ka tālāk mūsu liktiņi atkarājas Ventspils liktiņi, un arī Latvijas liktiņi. Atkarājas no tā, cik Latvijas politiķi veiksmīgi veidos Latvijas vietu, ieskaitot tēlu pasaules politikā,
un līdz ar to ekonomiskajā apritē. Ko es ar to domāju? Latvijas galvenā ekonomika ir saistīta ar internacionālām kravu plūsmām un ar internacionālām finansu plūsmām, tās divas lietas. Un lūk, šīs divas lielās plūsmas, kurā mēs esam pa vidu objektīvi. Ja mēs būsim gudri, tad šīs plūsmas mūs neapies, kā upurka iet, ja? Šo upi nevar apturēt, tā ir liela internacionāla ekonomika. Bet jautājums tāds, vai mēs būsim šīs plūsmas būtne, pieņemsim galvu,